Igauņu kuģniecības kompānija Tallink papildinās savu ātrgaitas prāmju floti ar jaunu, supermodernu kuģi Megastar. Pirms nedēļas jaunajam kuģim svinīgā ceremonijā ielikts ķīlis Majer Turku kuģu būvētavā Somijā. Vairāku iemeslu dēļ Megastar ir unikāls pasaules mēroga projekts. Pirmkārt, tas kā degvielu izmanto sašķirināto dabas gāzi, līdz ar to prāmis būs videi krietni draudzīgāks, bet kompānijai ekonomiskāks. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes ātrgaitas prāmjiem, kādi kursē starp Tallinu un Helsinkiem, Megastar ir daudz lielāks un ietilpīgāks. Tas spējīgs uzņemt par 40% vairāk pasažieru un 60% vairāk automašīnu. Neraugoties uz iespaidīgajiem izmēriem un ietilpību, Megastar saglabās ātrgaitas prāmja statusu. Tā kruīza ātrums būs 27 mezgli, teju 50 km/h. Tallink vadība un kuģa būvnieki sola, ka jaunajam prāmim būs virkne uzlabojumu, kurus izjutīs tā pasažieri. Komforta līmenis uz Megastar neatpaliks no tā, kādu piedāvā kruīza kuģi. This means comfort in the vibration, comfort in the noise and comfort with the air climate environment. And the next thing is turnaround time in the port, because this ship with two-level loading could make it more comfortable for the passengers. They do not have to wait so much on board. As a passenger, you will see simply a next generation, next level of architecture using the latest lighting technology, latest information technology and so on. Jaunais kuģa ķīļbloks diezgan iespaidīgs, vai ne? Šie te ir stabilizatori, viņi darbojas līdzīgi kā spārni. Ja viļņošanās jūrā ir pietiekami spēcīga, lai jūsu vestibilārais aparāts sāktu to pamanīt, kapteinis liek izlaist stabilizatorus, lai mazinātu kuģa šūpošanos. Jaunie ātrgaitas prāmji ir ārkārtīgi jūrspējīgi, un sliktākais, ko netīkami laikapstākļi var nodarīt, ir likt kuģim nedaudz kavēties, saka šobrīd maršrutā Tallina-Helsinki kursējošā ātrgaitas prāmja Star kapteinis. Ja jūrā ir spēcīgs vējš un viļņi, var gadīties, ka nedaudz jāmaina maršruts, lai nevajadzētu triekties pret viļņiem. Tas var nedaudz paildzināt ceļu, taču drošību tas neietekmē. Atgriežoties pie paša Megastar, inovatīvs ir nevien pats prāmju projekts, bet arī tā būvniecības metodes. Kuģu būvas uzņēmuma dokā nu pat nolaists prāmju ķīļbloks, bet doka otrā galā jau sāk parādīties citi Megastar elementi. Kā mēs redzam, te jau sāk būvēt kuģa virsbūvi. Pēc kāda laika šī konstrukcija pavērtīsies par obligām kaītēm. Nu ir garām tie laiki, kad kuģi no nulles būvēja dokā. Tagad šeit tiek atgādātas jau iepriekš sagatavotas veselas kuģa daļas, kur tās kā Lego konstruktori saliek kopā. Tas krietni pātrina būvniecības gaitu, tāpēc jau pēc pusgada šeit Turku Megastar būs redzams pilnā lielumā. Tad vēl vairāk mēneši paies, kamēr tiks veikti kuģi iekšdarbi, un jau nākamā gada februārī Megastar veiks savu pirmo braucienu pāri Somu līcim maršrutā Tallina-Helsinki.